bet var noteikti arī interešu konfliktu novēršanas likumā un citos likumos noteikti atbildību katram par savu rīcību. Cik tu esi pilnvarots kaut ko darīt, tik arī tu par to atbildi. Un tas ir tas, par ko iestājas arī pasūtītāji. Jo mēs negribētu, lai iestādes vadītājs kā atbildīgais par iepirkumu nāk pie iepirkuma komisijas un saka, tu tagad pirksi šitā. Jo tā būs viņa tiesība ietekmēt komisijas lēmumu. Un no šī visu laiku mēs cenšamies norobežoties, ka tajā brīdī, ka mēs iepērkam un mēs esam komisija, kas uzņemās par to lēmumu, to procesu, ko mēs darām atbildību, ar visu savu mantu jāteic pie šīm mazām algām, kas iepirkuma speciālistiem ir, tad mēs gribam, lai mēs tomēr esam neatkarīgi no iestādes vadītāja. Labi, bet jūs arī atzīstat, ka tur bišķiņa problēma ir. Tikai jautājums, kā viņi risināt? Es domāju, ka īstenībā mums ir risinājumi daudzos citos normatīvos aktos, un mēs viņus vienkārši neizmantojam. Un tur ir jautājums un darbs prokuratūrai, knābam, konkurences padomē. Mēs vienkārši nereaģējam uz tiem iesniegumiem, kā nākas, tad, kad tirgus sūdzās, ka ir problēmas.